Hello guys! Guess what? I'm back! Un šodien mēs kopā sataisīsimies, jo tas tik ļoti sen nav darīts. Vajag, manuprāt, uztaisīt tādu life update. Es atvainojos par saviem matiem, viņi ir netīri. They just look like crap, so ignorēsim to. Look what came in the mail! Pēdējā laikā man negaršo kafiju, kas mums mājās, tāpēc reāli ieliku manu kafiju šajā glāzē. Ok, es aiziešu pakaļ glāzē. Izskatās pēc kaut kāda banānu piena. Ja Hesburgers sāktu pārdot kafijas pupiņas, es būtu pirmā rindā. Šodien man ir minimāli plāni, man ir jāizbrauc pastrādāt. Man jānofilmē reklāma jaunatvērtam veikalam. Kā tam es arī šobrīd taisos. Man ir pēc stundas autobuss. Sameklēsim ātri manus produktiņus. Mebejs. Vai es esmu vienīgā, kura reāli nezināja, ka pavasarī notiek Riga Fashion Week, jo es biju rudenī. Es saņēmu ielūgumu uz skati, kas tagad būs pavasarī, un no sākuma es biju confused, bet tad es sapratu, ka es probably dzīvoju vienkārši zem akmens, un nemaz nezināju, ka pavasarī ir arī Riga Fashion Week. Jā, I'm going, un mūsu dreskots ir all white. Es noteikti nebaidos no baltām drēbēm, un manuprāt, man pat izskatās labi balts uz manas ādas. Bet problēma ir tāda, ka vai man ir Riga Fashion Week worthy baltas drēbes? I don't know. To jūs redzēsiet, ko es beigās izdomāju. Šobrīd man skan playlist, kur es uztaisīju domu, ka es tur salikšu dziesmas visas, ko es varētu potenciāli izmantot saviem video, kur vajag apakšā kaut kādu mūziku, tad es tur esmu vienkārši salikusi visas. Tur dažas dziesmas ir tā kā, kuras reāli, manuprāt, ikdienā neviens neklausītos, bet tā kā šim playlistam viņš ir publisks, un šim playlistam ir reāli 5 saves. Tā kā tas ir smieklīgi, bet tā kā forši, ka cilvēkiem patīk mani playlisti. Un šonedēļ reāli bija tikai vakar viena lekcija. Pārējā nedēļa man ir reāli brīva. Cik es sapratu no savas draudzenes, mums reāli arī nākamā nedēļa ir brīva, kas ir. Bet laikam ir kaut kāds pēdiņās studentu brīvlaiks. Es nezinu, jo mums ir tik daudz brīvo dienu, ka es jau vairs nezinu, kad ir brīvlaiks, kad nav. Also, es nav filmēju vlogu, bet es uztaisīju jaunus nagus. Ļoti basic, un honestly, tad, kad man viņi novīlēja, man iepriekš bija almond shape. Tagad man ir square, un tad, kad viņi man novīlēja, man reāli likās, ka man ir tik tukli pirksti, un es vienkārši nevarēju pierast, bet pagāja 10 minūtes, un viss bija fine. Es uztaisīšu ārpus kameras, tāpēc, ka it's pretty hard. Ok, uzvecis ir slicked back. Tagad izmantoju savu jauno Kiko. Also, es esmu nokavējusi savu autobusu, jo autobusu ir pēc 7 minūtēm. Un es noteikti neizskatos gatava. Es nezinu, vai jūs dzirdat, bet ārā ir tāds vējš. Also, runājot par laikapstākļiem, excuse me, what the fuck is this? Reāli mums bija preview, basically vasarai, uz vienu dienu. Kāpēc šobrīd ārā? Kāpēc bija sniegs? Explain. Gribat zināt, ar ko es šobrīd esmu apsēsta? Es sāku skatīties White Lotus. Es laikam esmu late to the game, bet es noskatījos 1. sezonu, es tagad esmu 2. sezonas pēdējā epizodē. Cik es saprotu, visi ir obsessed ar 2. sezonu, un daudzi teica, ka 1. sezona bija boring and shit like that. Un es reāli, I don't get it. I mean, labi. Varbūt, ja salīdzina 1. ar 2, es redzu, kāpēc cilvēkiem tā liekas. Jo 2. sezonā bija vairāk drāma, es teiktu. Bija vairāk drāma. Es gribu uploadēt White Lotus cast izvēlēm. They pop off. Tā kā ir tik perfekti aktieri, perfektajām lomām un vienkārši... I mean, 2. sezonā bija freaking Theo James. 1. sezonā bija Sydney Sweeney un oh my god, es nevaru vienkārši. Perfect. Mēs paņēmām tētu tikai tā iemesla dēļ, lai mēs varētu skatīties nelūgtos viesus. Un nelūgtie viesi also ir at the top of my list šobrīd. Sākotnēji man reāli likās, ak Dievs, kas būs šī sezona. Pirmkārt tā tēma. Savā ziņā interesanta tēma, bet tad, kad es noskatījos 1. epizodi, es nevarēju aizmigt, mani nepameta tā kā pretīgā sajūta, jo tie sīni bija ļoti disturbing, vismaz man. Jā, tas bija tikai moments man. Protams, tagad es skatos un esmu sajūsmā par šo sezonu. Sākot ar 4. epizodi, viss palika nenormāli interesanti. Kuro reizi Kovaļevi pierāda sevi. Laiks skrien tik ātri, excuse me, kā reāli jau tūlīt būs pagājis gads, kopš es mācos universitātē.
That's crazy. Tas nozīmē, tuvojas mājas, tuvojas mana puiša vārdiena. Mums vēl vienā dienā vārdiena. Mēs tajā dienā lidojam uz Parīzi. Hei, es negribu neko džinksot, bet manuprāt, mans make-ups šodien Loki slēn. Kas notiks ar maniem matiem? Es nezinu, manuprāt, man viņi reāli būs jāliek slickbackā, ko man nepatīk darīt pēdējā laikā, jo es nesen nogriezu curtain bangs, un tad es jūtos guilty, ka es nestailoju savus matus, jo, jā. Šī dziesma. Man šī brīža skropstu tutorials, no sākuma šo, un pēc tam šo. Okay, this is the finished look. Manas lūpas šobrīd diezgan kriminālas un sausas, tāpēc es nezinu, vai es beig likšu kaut kādu lūpu zīmoli. This is my holy grail right now. Bet this is the finished look. Ierakstiet lūdzu komentāros, vai jūs gribētu redzēt vairāk Get Ready With Me's, jo man bieži vien raksta komentāros, ka jūs gribat, bet tad, kad es kaut kad sen laiku apakaļ ieliku, tad tā kā izskatās, ka viņam neinteresē. I don't know. Ņemot vērā to, ka šis bija mans OG contents, es zinu, ka man sako cilvēki vēl no tā laika, bet man klāt, protams, ir nākuši vēl daudz cilvēki, kas man ir sākuši sakot mana jaunā kontenta dēļ, kā jūs varat redzēt, baigi nelieku vairs Get Ready With Me. Tāpēc es gribētu dzirdēt no visiem, gan no maniem jaunajiem sakotājiem, gan no vecajiem, kā jūs jūties par Get Ready With Me. Es domāju, ka šis ir diezgan veselīgi, ik pa laikam, ko es varētu uztaisīt, bet ja jūs gribat regulāri, tad let me know, un es noteikti centīšos to realizēt. Bet jā, šis bija, manuprāt, ļoti garš video, bet ja tu noskaties visu, iekomentē rozā sirsniņu. Tas arī viss, un tiksimies nākamajā video. Tā!